Iespējams, daudziem burti STA neko neizteiks, bet tas tikai parādīs viņu nekompetenci. Jo STA nozīmē Sociālo tehnoloģiju augstskola, kas ir pirmā juridisko personu dibinātā augstskola Latvijā. 2011. gads ir šīs augstskolas 20 gadu jubilejas gads. Bet šogad, 27. janvārī, kopā sanāk tik aicināti visi šīs augstskolas absolventi. Šovakar Sociālo tehnoloģiju augstskolā ir ļoti simpātisks vakars. Tā ir, laikam, pirmā tik liela tikšanās, tāpēc, ka augstskolā ir 20 gadu jubileja, un te ir no pirmā līdz tagad pēdējiem izlaidumam absolventi aicināti. Mēs cenšamies strādāt pēc tāda principa, kā tas ir pasaulē daudz kur pazīstams, ka tie, kas pie mums ir studējuši, tie paliek uz mūžu mūsējie, un mēs ne tikai esam priecīgi, ka esam spējuši kaut ko viņiem dot, bet arī ceram, šajā vakarā mēs ar viņiem aprunāsimies un uzzināsim, ko viņi spēj dot arī mūsu augstskolai. Ļoti daudzi Sociālo tehnoloģiju augstskolas absolventi patreiz atrodas vērā ņemamos amatos Latvijā. Kāpēc izvēlējos to skolu? Tur bija vairāk apstākļu sakritība. Arī daudzi mani kolēģi, draugi mācījās tajā skolā jau. Ļoti lielu lomu nospēlē arī tas, kādi cilvēki tur pasniedz studentiem. Tur bija dažādi autoritātes. Я пошел на вечерний, и практически все люди были не после школы. То есть, молодые люди уже 24, 25. Вот Норберту было тогда, по-моему, почти под 40. Как-то сразу действительно интересно преподавали. Studentu palīdzība augstskolai savulaik bija ļoti reāla, jo bija radušies apstākļi, kad varēja augstskolai atņemt licenci. Vienai no manām kolēģiem, kas mācījās ar mani kopā un atradās tur pie manas darbā, ienāca galva, bet viņi ieraudzīja, ka tā komisija, kur taisās noņemt licenci, Izglītības ministrijas komisija, viņi nemaz nedrīkstēja ne licenci izsniegt, ne arī licenci ņemt nost. Nākošajā dienā ierodoties ministrijā, visas skolas, teiksim, tā vadība un zieds, visi stāvēja ārā, gaidīja, kas notiks, bet es biju pašā iekšā ministrijā. Un iedodot Šadurska kungām konkrēti, viņš bija izglītības ministrs, iedodot dokumentu, kad bija jau pieņēmts tā kā lēmums par licences anulēšanu, iedodot viņam dokumentu par to, ka šī komisija vispār nedrīkstēja licenci izsniegt, neatņemt. Tad Šadurska kungs mums vispār neko neatbildot, piecēlās un izgāja ārā. Ar to pašu automātiski licence tika pagarināta, un skola turpināja strādāt. Augstskolā studenti mācās no visas Latvijas, un tā piedāvā studijas arī krievu valodā. Un otrs ir arī tas, ka mēs esam pieslēgušies Eiropai tik plaši, kad Eiropas pusē, piemēram, ar Vāciju mums ir ļoti cieša pašlaik sadarbība, kur mēs taisīsim kopīgas diplomas ar viņiem. Un līdz ar to mums tā tildu pozīcija, jo Latvija nekad nevar būt izolēta, un sevišķi mēs, kuriem mūsu potenciāls, es varu droši teikt, ir krietni lielāks nekā mēs pašlaik arī izmantojam. Мы желаем вам всем счастья, здоровья, любви, благополучия в карьере. И еще, пожалуйста, знайте, что мы всегда вас всех любим и гордимся вами. Спасибо.